Engelhammer, Austria. Darko Živanović, Serbia. Zoran Žilić, Croatia. Adriano Engelhardt, Switzerland. Tibor Safejada, Slovak Republic. Albert Blais, Latvia. Oleg Hesselberg, Denmark. Visākāk šoreiz Mirko Cenos, 8.27, viens no labākajiem Eiropā. Dozo tikko izpildīja savu mēģinājumu lodas gūšanas sektorā. Tur arī būs rezultāts. Klājas 5. pozīcijā 3040 skrējienā. Pēc vairāk nekā veikta ģimnāsija. Uzvarēja lodas gūšanas sektorā 2 neieskaitītas mēģinājumi pirmie. Cerēsim uz trešo brīdi. Sektorā sacensību līderi no Bulgārijas. Radoslava Mavrodjeva. Labākajā mēģinājumā 17.79 un tagad trešais mēģinājums. Un uzlabojas savu rezultātu. 17,80 centimetru tāls lodas grūdienis izdevies Bulgārijas sportistei un nostiprinājusies pirmajā pozīcijā. Trešajā metienā. Pirmais kilometrs kaut kur 2,57. Un 3000 metrus skrējienā dalībnieki veids kārtējumā šķērsli. Mūsu sportists Alberts Blais joprojām 5. pozīcijā. Arī trešī jāpadā. Jās kopā ar līderiem. Bet uzbrūšanas sektorā šodien samir arī visu sacensību spožākā zvaigzne. Vakar viņai bija dzimšanas diena, Sandra Petkovičā, pasaules vadošā
disku metēji. Vakar viņi uzvarēja sacensībās disku mešanā pārliecinoši. Olimpiskā čempiona un olimpisko spēļu čempione. Būtkārtējā Eiropas čempiona arī pasaules tituls. Un tagad mēs redzēsim šo parodījumu sportistu arī ogūšanas sektorā. Labākais rezultāts viņiem šobrīd 13,42 centimetri. Alberts joprojām 5. pozīcijā, 3000 metru šķēršu skrējienā. Joprojām turpat blakus skrējienu vīriem. Šeit Santabergovičā lodzošanas sektorā. Olimpisko spēļu čempiona disku mešanā. Šķēršu skrējieni vēl 3 apļi, 1 kilometrs un 200 metri. Bergovičs uzlabo savu rezultātu 14,27 trešā vietā. Pakāpjas uz 3. pozīciju Horvātijas atlēta. 2 km 6:02 apmēram. Tories, Vetīts. Pēdējā sarunajā mēģinājumā aizstāvās priekšā Serbijas sportiste, kuriem ceram uz Rolandu Strovinteru. Latvijas pārstāvšanas no Rolandu Strovinteru pret 3000 metru šķēršu skrējienu. Joprojām Alberts Blais 5. pozīcijā un nedaudz paliek no labāko trīnieku šobrīd. Redzam, ka Alberts Blais izvirzās 4. pozīcijā šajā taisnē. Aizskiem garām vienam no saviem konkurentiem. Lozgošanas sektora šobrīd 4. rezultāts ir 14 un 15 centimetri. Calam pēdējām izturēšana neņem gatavojas Mika Ozolā. Un līderi šajā schēmā Bulgārijas un Dānijas sportisti Niko Cenuls, Tories. Olēns Meselbjergs, šveicietis Adriano Engelhards 3. pozīcijā un turpat arī mūsu Tories, pēdējais aplis, nu. Pēdējā mēģinājumā Linda Ozola aizlido 13,86 centimetrus. Tas viņam dod 6. vietu. Тяжело. Тяжело. Nākamā disciplīna sacensībās augstslēgšana sievietēm. Anna Šinić, Croatia. Giovanna Demo, Switzerland. Zuzana Karafova, Slovak Republic. Madara Olužana, Latvija. Sandra Kristensen, Denmark. 8,44 uzvar. Bulgarija. Monika Gorner, Austrija. Zorana Buković, Serbija. Nu šeit favorīti noteikti ir Anna Šinić, viņa ir 1,58 veikta augstums. Un Veņevai 1,52.